Darbie draugi, 700,000 Latvijas iedzīvotāju ir parāda saistības. Tas nozīmē, ka gandrīz katram no mums, kurš var saņemt aizņēmumu, ir parāda saistības. Un tas liecina arī to, ka šie 700,000 cilvēki gandrīz visi maksā kaut kādus procentus kādam. Mēs esam nonākuši parādu jūgā, verdzībā, un tas ir tikai sekas tam procesam, kurš šobrīd notiek Latvijā, Latvijas okupācija ar banku un aizdevumu līdzekļiem palīdzību. Un ir cilvēki, kur šo sistēmu stutē. Tie ir cilvēki, kuri visvairāk arī nopelna Latvijā. Bez pašiem banksteriem lielākās algas ir maksātnespējas administratoriem un tiesu izpildītājiem. Pie manis pavisam nesen nonāca šāds saraksts ar to, kādas algas ir nopelnījuši tiesu izpildītāji, un tajā brīdī, kad eiroskeptiķi un Zigurs Graudiņš taisīja protestu pret banku patvaļu pie Saeimas, es devos pie deputātiem, lai parunātu par šo te tēmu. Manuprāt, tas būs ļoti interesanti arī jums, un viens jautājums, ko es gribu uzdot katram no jums, kurš šo video noskatās. Kāpēc tur pie Saeimas ir tikai Zigurds un vēl pāris cilvēki? Bet nevis mēs, visi tie 700,000, kur ir iedzīti parāda verdzībā. Padomājiet par to, kamēr skatāties, un lūdzu atbildiet šī te video komentārā. Kāpēc? Nu, vasals, broļi. Kā te īt pa dzēvi? Подруska? Pazaklausīs. Šus цайна. Ну, Латгалис noteikti kaut kas. Может, не только. Степановs тоже, может, nu Latgalis. Bet pazaverīs, cik naudas viņi nopelnījuši. Kas ir tā ģerēdē? Tieši izpildītāji. Nu, ko tu domāji par itu? Kā tī cilvēki strādājuši? Man mājāt profesiju es jau. 20,000 gadā knapi. Bet šus izaklausās pēc latgadīša. Čau. Kā tu par to itu jūtīs? Nu, vajag maināt, ja mēs kaut ko varam izmaināt. Ko jūs domājat par šo te? Izlasīšu, un pēc tam varam sniegt kaut ko. Labrīt. Labrīt. Mēs jums gribam tādu sarakstiņu iedot. Kā jūs domājat, tas ir cik nopelnījuši tiesa izpildītāji? Ja? Kā jums liekas, cik grūti ir jāstrādā, lai tādu naudu nopelnītu? Cik jums alga bija kā ministru prezidentam? Protams, man ir mazāka. Jā, bet sakiet, cik sviedri šie cilvēki ir izlējuši un uz kā rēķina tā naudiņa ir nopelnīta? Kā jums liekas? Man šķiet, ka cik grūts darbs tas? Jābūt likumdošanai precizētai, jo viņi saņem noteikti procentu. Jā. Bet kā jums liekas, tas ir adekvāti? Nē, es personīgi domāju, ka nē. Ko jūs varētu izdarīt, lai tā nebūtu? Saimai ir jāmaina, bet tur ir gaidiet. Tur nevar tā, ka es izgudroju, ka viņi ir sliktie un tad es... Cik ilgi mēs vilksim? Cilvēki reāli zaudē mājas. Pēdējo atņem cilvēkiem, saprotiet? Tas ir pēdējais. Cilvēkiem, jo katrs neiedomājieties, ka tikai pēc mūsu likumdošanas strādā. Jūs tikko pateicāt, ka pēc likumdošanas viņi darbojās. Iespējams ne. Un jūs taču zināt par bezstrīdus piedziņas likumu, kas tika pieņemts. Ko Saeima pieņēma. Tas ir antikonstitucionāls, jo cilvēkam nav tiesība pat aizstāvēt sevi tiesā. Viņi atbrauc un pasaka, tu esi parādā un paņem. Tas ir rekets, saprotiet? Tas ir rekets. Jūs bijat valdības vadītāji ilgu laiku, ja? Nu, jūs kā valdības vadītāji varējāt... Mēs tiešām darījām... Mēs redzam no 2010. gada Bet ir viena lieta, ko viņi saņem, otra lieta, viss tā likumdošana, lai iet uz priekšu. Es jums nevaru pastāstīt, cik reizes notika sanāksmes daudz ar visiem drošības dienestiem, jo, manuprāt, ne jau likumdošana, bet katra cilvēka interpretācija to likuma. Jo tu nekad nevar uzrakstīt likumu, kas būtu 100% atbilstoši katra izdomas spējām, kā apiet katru punktu. Es jums piekrītu, Straumes kundze, bet ir likums, kas atļauj bez tiesas cilvēkiem atņemt personīgo īpašumu pēdējo. Tad šo likumu ir ļoti viegli interpretēt. Ņemt nost bez tiesas viņiem pēdējo. Nu, es jums nevaru to normēt. Bet es ceru, ka jūs šodien par to padomāsiet. Un varbūt arī kaut ko izdarīsiet, lai tā nebūtu.
Čau, kāda vieta? Nejokoji. Paldies vēlreiz. Ko tu domā par šo sarakstu? Izcils. Cik vajag strādāt? Kādos sviedrus jāliek, lai nopelnītu šādas naudas? Neviens cilvēks mazāko nevar pa mūžu nopelnīt. Jā. Skolotājs, ārsts, vēl kāds. Šitas ir alga, ko var nopelnīt 50 gados labākās kvalifikācijas Latvijas ārsts. Jā, bet un pie tam tas ir uz dažu cilvēku pēdējā, kā atņem pēdējo. Ne, šitas tas variants atņem, tas ir asins nauda. Tas ir rekets. Tā ir asins nauda. Bet Saeima pieņēma likumu, kas viņiem atļauj bezstrīdus piedziņu. Zini, kas ir bezstrīdus piedziņu. Un Saeima šito pieņēma, tas ir pret satversmi. Jo satversmi garantē katram tiesisko aizstāvību. Tātad šeit jau ir runa tikai, kā manuprāt, sliktie spēki saka, zelta būlis, kurš domā, kādu vēl varētu atļaut. Teiksim, bet drīzāk... Ko darīt, Mārtiņ? Ko darīt? Kā šito visu var mainīt? Mēs iesim uz vēlēšanām. Jā. Siesim uz vēlēšanām un apsies, kurš balso par šitiem un kurš vēl tas ir. Tas ir tas, ko cilvēkiem jāzina. Bet tu domā, ka tā vēlēšanas kaut ko var mainīt? Nu, nav mainījuši līdz šim neko vēlēšanas. Mainās sastāvs šeit, bet labāk nepaliek. Pie vārdu turēšanas. Pie vārdu turēšanas. Bet tā vārdu turēšana tad... Bet redzi, jebkurā gadījumā tas nav variants. Mēs netaisim... Čau, ko skrien tik ātri? Ne, jebkurā gadījumā es kā cilvēks esmu darījis, es zinu, ka var izdarīt. Ja tu gribi, ja tu teici, jā, katram jāprasa ir. Tas nav pašvaldību vēlēšana gan jautājums. Ja tu teici, ka nebūs tāds nodoklis, tad viņš nebūs. Ja tu biji, tad nebūs. Un tā bija jāsako šim tautas iznīcināšanai, neievēlēšanai, neiegūšanai, nosodījumam un tā tālāk. Ja tas nav, tad mēs jau atļaujam paši šitos. Nu jā, bet skēma jau strādā. Nu, var neievēlēt, ja kā aboltiņi, bet viņi vienalga būs. Var iestāstīt tautai, ka jūs balsojāt par eiro, tad, kad jūs balsojat par Eiropas Savienību. Nu, visu kaut ko var iestāstīt. Bet ir otra lieta, teiksim, pat tie paši 29 miljoni. Ja šitien ir katrs saņēmis, kas nobalso par šito, ja, ir saņēmis vispirms kukulī. Par to, lai it kā manai baznīcai uzliek jumtu, lai man kaut kādu laukumu iesaist. Tas ir deputātu kvotas. Katram no balsotājiem par šādu turpināšanos ir iedots spēlītēm par 500 miljonu. Tā ir būtiska. Man jāsaka, Veiksmes, Mārtiņ. Mēs problēmas gribam. Kas? Zaķis prasīja, vai Jā. mēs problēmas gribam. Zaķis? Zaķis, jā. Konkrēti zaķis. Vai mēs gribam problēmas? Mēs devām viņam šito te lapiņu par banku zvērībām. Kā attiecīgi kangarāts miljonārs taisa. Nu, un zaķis mums tā, diezgan piedraudīgi. Bet es tā padomāju, ja jau meža cūks varēja 3 igilovicus nograust, tad viens zaķis vairāk, viens mazāk politikā. Pupu mizas. Uz kā rēķina ir šie cipari? Kā jums liekas? Nu, visticamāk, ne visos gadījumos tas ir uz nodokļu maksātāju rēķina, bet čā vai tā, tas neizskatās pēc. Un patiesībā vienkārši problēma ir tajā, ka tik ilgi par šīm lietām runā, un viņas vēl aizvien nav sakārtotas. Bet nu, jūs jau arī ziniet, kas notiek tad, ja kāds sāk pārāk par to iestāties. Jā, bet ko var darīt? Es saprotu, jūs saprotat, bet ko var darīt? Ko var darīt? Kā jums liekas, ko var darīt? Vai vispār var kaut ko darīt? Sabiedrībā 10 baušļus, tev nebūs zakt, tev nebūs melot. Jā, bet kā apstādināt banku lobiju, kā apstādināt banku, nu, var teikt, nu, tāds neierobežotās darbības un faktiski kaitniecība? Es domāju, laikā, kad vienīgais dievs ir nauda, diez vai tas ir iespējams. Tas tā varētu izdoties. Tur ir jāmaina globāla vērtības sistēma, vai ne? Un es nedomāju, ka bez lielām kataklizmām un bez kaut kādas, es nezinu, noiešanas līdz sabrukumām, līdz nulē vispār kaut kas tāds ir iespējams, diemžēl, un tāpēc es arī tā īpaši par to vairāk neiestājos. Jūs esat samierinājusies? Nu, nevis samierinājusies, tas ir tā kā, man liekas, Harijs Tumans laikam rakstīja, kad nē, nu, tur pat patiesībā ir tā, vai ne? Ja, no vienas puses viņš rakstīja, ka nav vērts laika vilcienam gulties zem sliedēm. Viņu apstādināt vienkārši nav iespējams. Tajā pat laikā, tad, kad es viņam vienreiz teicu, kad vīlusies kārtējā tajā, ko es daru un kas no tā rezultātā sanāk, kad es teicu, ka tikpat labi es varētu sēdēt pie Daugavas un ar roku airēt pretējā virzienā straumei, tas liederības koeficients būtu tāds pats, vai ne? Uz ko viņš teica, bet vai tomēr nav labāk ar dzīvām zivīm peldēt pret straumu, nevis ar mirušām pastraumē? Vai ne? Tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt. Un zivs vienmēr peld pretstraumi. No to es tieši tagad saku, vai ne? Un
Un vēl viena tāda, kad es satiku savu draugu mācītāju un saku viņam, ka visam, ko es daru, nav itin nekādas jēgas, es neko nevaru ietekmēt, es neko nevaru izmainīt. Ja? Viņš saka, laikam, tu ilgi neesi lasījusi Mūzes grāmatu, vai ne? Tad, kad Dievs gāja nopostīt Sodomu un Gomoru par meliem, liekulību un tā tālāk, viņš satiek Abrahamu, un Abraham saka, Dievs, tu nopostīs to pilsētu kopā ar visiem taisniem un godīgiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, un Abrahams jau visu zina, un Dievs jau visu zina. Viņš saka, labi, Abraham, atrod man 50 taisnas cilvēks, un neatrada ne 50, ne 40, ne 30, ne 20, vai ne? Pat vienā brīdī Abrahams saka, bet ja es 10 taisnas un godīgas cilvēks atradīšu, vai tu mainīsi savus lielos plānus un nenodedzinās Sodomu un Gomoru? Un Dievs saka, jā, atrod man 10, vai ne? Un 10 neatrada, atrada Latviju un to izved laukā Sodomu Gomoru nopostīt. Tā kā, kamēr mēs Latvijā vai, es nezinu, pasaulē 10 tādi esam nosacīti runājot, vai ne, kas turas pie kaut kādām vērtībām, tikmēr varbūt ar mums nepiemeklē Sodomas un Gomoras liktenis. Starp citu, arī vienā no savām pēdējām intervijām Olģerts Kroders teica, ka viņš visu mūžu iestudējot Hamletu ir sapratis, par ko ir būt vai nebūt. Būt ir, kamēr tu turies pie kaut kādas vērtības sistēmas un kaut kādus ideālus apliecina, ja, un nebūt ir aiziet pa straumu, tas pats, kas ar zivīm. Tā kā, tas ir es jums novēlu dievpalīgu šajā. Skaidrojums tam, kā es te vēl turos. Jā, man grūti ir saprast, kā jūs tur varat pie tās vērtības sistēmas noturēties. Gan drīz jau nevar. Es jau sāku domāt, ka laikam arī jāliek punkts tam visam. Ja. Veiksmes jums un dievpalīgu. Paldies. Vislabāk.